Kā jūs domājat, kas ir pats populārākais jautājums, ko man uzdod par hobiju? Nu jā, pirmais jautājums ir, kas tā par šķirni, un otrais, jā, kāpēc viņš ir tik pūkains. Bet trešais, tad, ko viņi uzzina, ka tas ir Džeks Rasels, vienmēr visiem jautājums, kāpēc viņš ir tik mierīgs? Un neliels spoilers, viņš nav mierīgs, viņš ir vienkārši normāls. Un šis būtu tas īstais brīdis, kas varētu delīties par to, cik labs treneris es esmu, nekās es varēju savākt Džeku Raselu, bet tā būtu diezgan liela melošana. Jo nemaz tik daudz es neko neesmu izdarījis. Man vajadzēja izpildīt tikai nieka 5 punktus, un par tiem tagad mēģināsim ātri izrunāt. Un pirmais punkts ceļā uz normālu suni man bija pareizā šķirnes izvēle. Un man tas tāpatās, kā gandrīz visiem, nemaz nebija tik viegls lēmums. Tad mana šķirne vistuvāk sirdī ir Border Collies, kas droši vien nav nekāds pārsteigums. Man viņā patīk pilnīgi viss, un izvēloties pirmo reizi savu biti, es nenožēloju nevienu brīdi, bet tas tomēr bija 15 gadu atpakaļ, un 15 gadu laikā ļoti daudz, kas manā dzīvē ir mainījies. Un es vienkārši saprotu, ka šī brīža situācijā man nav laika priekš Border Collie, un vismaz manuprāt, paņemt Border Collie un nepiedalīties ar viņu kādā sportā, vai darbā, es nezinu, ar ganāmpulks iet ganīt. Tas ir tāds noziegums pret šķirni, un es noteikti tādu noziegumu negribēju pieļaut, tāpēc nācās domāt kaut ko citu. Process bija diezgan ilgs un garš un sarežģīts. Man liekas, ka 2 gadus mocījos ar pareizās šķirnes izvēli, bet beigās jau saliku tās prioritāros punktus, kas man ir vajadzīgi, lai suns ir kompakts, neliela auguma, jo zināju, ka viņš daudz kur ņemšu līdzi. Viņš ir pietiekoši nosvērts, lai man varētu palīdzēt darbā, ar bailīgiem suņiem, lai ir pietiekoši atsaucīgs, tāds standārts uz cilvēku un varētu viņu viegli mācīt. Un būtu mierīgāks par Border Collie. Nekas daudz pāri nepalika un nācās palikt pie Džeka Rasela. Protams, es nevienu brīdi nenožēloju, jo es esmu nenormāli laimīgs un apmierināts. Varētu izrādīt vismaz kaut kādu interesi, kas to slavēju. Un tiem, kas vēl izvēlās savu sapņu šķirni, es ļoti iesaku pieiet tam ļoti rūpīgi. Jo atcerieties, kad temperaments iedzimst un veidojamies tikai rakstura. Kāds viņam tas temperaments būs, tās viņam būs. Ja viņš būs aktīvs un ne ar kādu apmācību, tad mēs to mainīt vai labot nevaram. Tas ir viens, un otrs, protams, vajag izlasīt šķirnes standartu, bet ņemiet vērā, ka šķirnes standarts tas ir kaut kas tāds ideāls. Kaut kas tāds, uz ko visiem vajadzētu tiekties, bet kas reāli dabā nepastāv. Un selekcionāri ceļi uz šo ideālu mēdz būt diezgan daudz pagriezieniem, ļoti kalnains un ļoti nepastāvīgs. Bet tas, kāds ir šķirnes standarts un tas, kādi realitātei šobrīd ir tie suņi, mēdz diezgan krāsi atšķirties. Bet svarīgi ne tikai izlasīt standartus, bet tomēr aizbraukt pie audzētājiem vai pie suņu īpašniekiem, to suņu sajust dzīvē, kādi viņi tieši šobrīd ir. Kā arī tas, ka jums ļoti patīk labradori, un jūs pirms 15 gadiem tur satikāt labradorus, vai jūs kaimiņos dzīvē labradors, un viss jums patīk. Es nenozīmē, ka tagad tie labradori ir tieši tādi paši. Ja pieminēja labradors, tad šobrīd viņi ir nenormāli, tad aktīvi, holēriski, impulsīvi, galīgi ne tādi, kādiem vajadzētu būt. Man piedod visi labradori īpašnieki, bet paiet laiks un tas mainīsies, tāpēc ļoti svarīgi saprast, kā tie suņi tieši šobrīd ir. Un, protams, suņus vajag ņemt no labiem audzētājiem. Tas, protams, samazina visas riskus uz to, ka suns varētu būt kaut kas ļoti attāls no tā, kas ir šķirnes standartā. Nākamais punkts ir audzētājam. Atceramies, temperaments iedzimst, bet raksturs veidojās. Tad tāds, kāds viņam būs temperaments, galvenokārt ir atbildīgi tieši audzētājā. Un līdz ar to tā ir puse, ja ne pat vairāk kā puse no uzvaras ceļā uz normāli mierīgu suni. Man ļoti paveicās ar audzētāju, bet man ceļš uz viņu arī nemaz nebija tik vienkārši, jo tad, kad es nonācu pie secinājuma, ka es sev gribu Džeku Raselu, tad izrādās, ka man nav neviena pazīstama Džeka Rasela audzētāja, kurams varētu pieznīgt, paprasīt. Varbūt, ka viņai ir suns, varbūt, ka viņa var kaut kādu ieteikt kādu audzētāju. Un es izdomāju sākumā iet tādu normālu, parastu cilvēku ceļu, kā parasti cilvēki izvēlās suni. Sākumā meklēju ISS, tad es zvanīju uz federāciju un lieku teikt, ka mans eksperiments cieta diezgan krasu fiasko, lai kāds mīlētu dziļi sirdī kaut kur vēl aizvien, Kiniskā federācija ar komunikāciju viņiem nekas nav mainījies. Jā, diemžēl, bet tāpēc es izmantoju normālu padomu metodu, kas ir tāds blata metode. Meklēju pazīstamos, kuri savukārt kādu pazīst, kuri vēl kādu pazīst. Un tā es nonācu pie Diānas audzētājas, laikā aizmirst, kā viņas sauc audzētāju, bet kaut kur ierakstīšu.
ka tas, ko man par viņu stāstīja, ir ne tikai tas, ka viņu uztrauc suņa eksterieris, kā viņi izskatīsies un ar to kādi rezultāti izstādēs, bet arī diezgan uztrauc viņa temperaments, un tad, kad pirmoreiz viņas aizbrauc, satika viņas suņus, tad tas bija jūtams, cik suņi ir adekvāti un tieši tādi, kā es iedomājos, kādam būtu jābūt Džekam Raselam. Un tā, kas suns nāc pie manas mājās, tad iestājas trešais punkts, kas ir socializācija. Socializācija esmu daudzas reizes uzsvērs, kas ir pats svarīgākais suņa dzīves attīstības posms un ir ļoti svarīgi veikt labu socializāciju. Un vispār socializēt suņus, jo visas komandas un paklausība, ja jūs sunim var iemācīt jebkurā vecumā, jebkad to nevar nokavēt, bet socializācija ir tā lieta, ko var nokavēt un nereti ar neatgriezniskām sekām. Jums suņa visa dzīve būs bailīgi, tramīgi, jā, to var nedaudz uzlabot, dažreiz izdodas pavisam visu sakārtot, bet bieži vien tādi arī suņi paliek nedroši, bailīgi un grūti ar viņiem pilsētā iet. Pēc visiem, kam ir kucēni līdz 5 mēnešu vecumam, ļoti, ļoti rūpīgi pievērsiet uzmanību socializācijā. Un atcerieties, socializācija tas nav tikai suņu komunikācija. Socializācija tas ir iepazīt ar visu pilsētu vidi, ar visu, ko suns varētu saskarties. Tur ir ļoti, ļoti daudz darba. Un tikai 4. punkts ir tas, ko varbūt nosaukt par kaut kādu mācīšanu. Jo, redziet, ar to mācīšanu ir tā, ka atvēru šķirnes standartu, labi, es viņu, protams, ka zināju, es viņu neatvēru un vienkārši pievērsu uzmanību tam, kas ir šķirnes lielākās problēmas. Un kā jau terjeram, viņiem mēdz būt diezgan liels problēmas ar impulsu kontroli un tādu reaktivitāti, tad tas arī bija tas galvenais, ko es trenēju. Mācīju sunim nerieģēt uz apkārtiem kārinātājiem, mācīju neskriet pakaļ suņiem un mācīju to ļoti banāli vienkārši. Nemēģinot izlikties, ka es esmu gudrāks, kā esmu. Daudz esmu stāstījis, ka pastaigās svarīgākais, kas sunim ir jādara, un galvenais iemesls, kāpēc jūsu suni neiet ārā, ir ostīties. Tad man vajadzēja abiem tikai izskaidrot to, ka ieraugot kādu citu suni, kaķi, putnus, lapas, tagad rudenī daudz ir un vējš uzpūš un suņi skrien pakaļ, ka viņam vienīgais jādara ir turpini ostīties, liec to visu mierā, ignorēt to visu. Un nebēc es gāju uz parkiem, tur, kur apkārt ir pietiekoši daudz kārinātāju, bet vienlaicīgi es varu arī kontrolēt un noturēt attiecīgi distanci no tā visa, cik man vajag. Un vienkārši bārstīju kārumus, lai abas meklē kārumus, kamēr apkārt ir skraidījis suņi. Līdz ar to viņam arī pirmā tā dzīves pieredze ar suņiem bija tāda, ka, suņi ir, suņi forši, viņi eksistē, viņiem nav jābaidās, bet nav arī jāskrien pie katra klāt. Un 5. punkts pašā pēdējā vietā ir tas, ka es viņam esmu kaut ko arī mācījis. Un mācījis atkal nevis komandas sēdēt, gulēt un blakus iet, jo komandas spēlēm viņam samācīju nevis kaut kādā atsevišķa momentā tagad ņem mācību, bet vienkārši tajā brīdī, kad es skolēniem rādīju, kas ir jādara, es to rādīju Zobi un pie reizes viņš arī iemācījās. Bet es viņam mācīju dažādus trikus, dažādus uzdevumus, spēlēm dažādas mentālas spēles, lai galvenais nodarbināt smadzenes. Kā to tieši dara, vai to māca caur komandām, vai to māca caur spēlēm un kādām citām aktivitātēm, tam nav liela nozīme. Svarīgi, lai viņš ir piekusis, lai vakarā aiziedāt patīkami noguris, līdz ar to labi atpūšās, nākamā rītā pamostos ar labu garstāvokli, netaisa nekādus pigoras un ir arī mierīgs. Un šis ir viss noslēpums, kā panākt, lai ir mierīgs Džeks Rasels. Es saprotu, ka lielākā daļā no jums jau ir suņi, un līdz ar to jums nav iespēja vairs izvēlēties citu šķirni, ne arī audzētāju, ja gadījumā gribētos. Bet vienkārši atcerieties, ka temperaments kāds jūsu sunim ir tāds, viņam ir, un jums patīk tas vai ne, bet nāksies pielāgoties. Jūs cerējāt, ka jums būs mierīgs suns, bet viņš tomēr ir ļoti aktīvs. Tad nāksies kaut ko savu dzīvē mainīt, vai arī jums būs problēmas visu atlikušo suņu dzīvi, kas ir, ceru, ka vai daudz 11 gadi. Šo video es uzfilmēju nevis, lai pastāstītu par sevi vai par abu, bet galvenais izstāstīt un ar savu piemēru parādīt, kad panāk, lai suns ir mierīgs, klausīgs, tas nav nekas ne uber sarežģīts, neiespējams, un tur nevajag nekādas augstākās izglītības. Tas viss ir izdarāms diezgan vienkārši, galvenais ir pieiet tam visam tā strukturēti, sadalīt kaut kādas prioritātes, kas jums ir svarīgs, kas nav svarīgs.
un pieturēties pie plāna un pusceļā nepadoties. Tad arī viss sanāks. Jo kas ļoti svarīgi atcerēties, bieži vien, ka cilvēkiem tur suņi daudz reji vai es nezinu, ārta māja, viens arguments, bet tāda aktīva šķirne, ko tur lai dara. Nē. Iedomājieties, cilvēki arī mēdz būt ir tādi aktīvi cilvēki, kas visu kaut ko šiverējās, darās, daudz ko pagūst, un ir tādi mierīgi cilvēki, kuriem patīk mājās sēdēt pie kamīna vai pie televizora, kājas pacēluši gaisā, bet zupu tak šie cilvēki apēd vienādi, apsarās pie galda un apēd, un pat plus mīnus iespējams vienā un tie pašā tempā. Tieši tāpatās ar suņiem. Aktīvs, mierīgs suņi ikdienā ne ar ko diži neatšķirās. Tā viņa lielajai aktivitātei jāizpaužās tad, kad jūs esat atvēlējuši tam laiku, kad tagad skrien daudzamies, spēlējamies, tad jā, bet citā laikā viņam ir jābūt mājas dzīvē tieši tādam pašam mierīgam nosvērtam, kā jebkuram mierīgam sunim. Tas ar šodien viss. Rakstiet komentāros, kā iet jums ar jūsu suņiem, kā jūs izvēlējāties suņus, kā jūs izvēlējāties audzētājus. Tie ir parasti interesanti stāsti. Vai jūs vēl domājat par suņiem, ko jūs domājat, kā jūs domājat. Būs interesanti palasīt un tiekamies jau kādā citā video.